Oh
Labvakar, godātie klausītāji! Prieks jūs visus šovakar satikt tieši kormūzikai, tik piemērotā un zīmīgā vietā, kāda ir Kokaru zāle. Šovakar mums ir svinības. Un kā nu ne, ja šajā koncertā vēlamies godināt un izcelt mūsu šī gada dižjubilāru. Nepārprotami vienu no latviešu kordziesmas stingrākajiem pīlāriem – Emīlu Dārziņu, kuram šogad svinam 150. jubileju. Šī koncerta, šī vakara gaitā centīsimies ne tikai godināt, atcerēties, varbūt arī uzzināt ko jaunu par Emīlu Dārziņu, bet galvenokārt baudīt kormūziku. Gan paša dižjubilāra mūziku vīru korim koncertu otrajā pusē, gan to, ko ir sarūpējis katrs kors no sevis. Sākumā dzirdējāt Mārtiņa Brauna un Uģa Brikmaņa skaņdarbu "Ir mana tauta" Latvijas Universitātes vīru kora dziedonis izpildījumā. Bet pašlaik uz skatuves Rīgas Latviešu biedrības vīru kors Latvis, kas izpildīs maestro Edgara Račevska komponēto skaņdarbu "Kāpa priede" ar Friča dziesmas vārdiem, kas veltīta pašam dižjubilāram Emīlam Dārziņam, viņa 140. jubilejai. Diriģē kora mākslinieckā vadītāja Marika Slotina Brante.
Emīls Dārziņš, piebaudzēts ar staltu stāju, dzimis 1875. gada rudenī Jaunpiebalgas pusē, labi izglītotu un inteliģentu ļaužu ģimenē. No vienas puses tēvs Anšs, tautas skolotājs vietējā Jāņa skolā, kur savas skolas gaitu sāk arī pats Emīls, bet no otras puses māte Marija, kura pati ir augusi herfūtiskā garā. Es neesmu nec dabas novērotājs, nec peizāžists, nec mūzikas arhitekts, bet gan subjektīvs liriķis, psihologs, kuram jāuztver cilvēka dvēseles visdziļākie saviņojumi un jātēlo tie mūzikā. Šādus vārdus par sevi ir teicis pats Emīls Dārziņš, raksturojot sevi un savu mūziku. Tomēr, kā mēs labi zinām, pavisam no dabas tēlojumiem viņam aizbēgt nebūtu nav sanācis. Kaut vai ņemot un komponējot arī vidzemnieka Kārļa Skalbas vārdus un radot kordziesmu Mūžam zili ir Latvijas kalni. Šo skaņdarbu mēs vēl dzirdēsim, bet tagad citas ainas un citas stihijas. Zaļi vīri zilās jūras krastā, Viktora Pizāna mūzika, Marikas Svīķes dzeja. Izpilda Latvijas valsts meža darbinieku vīru kors Silvikola un tā mākslinieckais vadītājs Raimonds Gulbis. Pie klavierē cilvēks orķestris Ritvars Knesis. Ja mēs paši sev vai kādam citam, draugam vai kolēģim pavaicātu, kas ir Emīls Dārziņš, tad nenoliedzami lielākā daļa no mums atbildētu ar vārdu komponists. Iespējams, pieliktu klāt kādu labu epitētu, piemēram, izcils komponists. Un šaubu nav, ka tā ir taisnība. Bet savas dzīves laikā komponēšana nebija Dārziņa pamatnodarbošanās. Ja mēs meklējam pirmos latviešu mākslas vēsturē, tad tieši Emīls Dārziņš ir pirmais profesionālais mūzikas kritiķis. Tieši mūzikas kritikai
Dārziņš veltījis būtisku daļu sava laika un spēka. Līdzās kompozīcijai arī kritika kļūst par kaujas lauku, kur Dārziņš stāv un krīt par mākslinieciskiem ideāliem. Latviešu tautas dziesma Jēkaba Graubiņa apdarē Viens gans nomira. Izpilda Kultūras un tautas mākslas centra Ritums vīru koris Tēvzeme. Mākslinieckais vadītājs Tālivaldis Gulbis. Bet ko nu nieku salfēt? Labāk pastāstīšu par sevi. Dienā strādāju kā zirgs, vakarā kādreiz paskatos partitūrā. Manas vienīgās bailes ir nepalikt par pilsoni un tam līdz par darba zirgu un kamieli dēļ tiem iznīcīgiem atribūtiem, ko sauc par drēbēm un ēšanu. Komponējis neesmu neko. Ar dziesmām es ar tevi vairs nemēģināšu konkurēt. Tas būtu veltīgi papīra tērēšana, un priekš orķestra man vēl nav tehnikas. Vai tik es viņa zem šī tik nospiedošiem apstākļiem spēšu maz iekļūt? Kas to lai zina? Ir jau pats pēdējais laiks. Veselības ziņā gan es eju uz priekšu, un ceru vēl atmodināt daļu no savas zudušās fantāzijas. Starp citu, attapos. Man ir tagad mājās Vāgnera Zigfrīda partitūra, kabats izdevumā. Trešo cēlienu es itinomolīgi ielaidu krāsnī. Es viņu nevaru ciest. Otro arī laikam nestudēšu. Pirmais ir tehniskā ziņā gluži apbrīnojams. Simfonija ar obligātu recitatīvu. Bet mīlēt es šās mūzikas tomēr nevaru. Tā par sevi raksta Emīls Dārziņš vēstulē komponistam Alfrēdam Kalniņam. Un pašlaik Marģera Zariņa melodija Ivo Kembela apdarē Kvēlo pagale.
Izpilda prezidija konventa vīru koris un mākslinieckā vadītāja Lorija Cinkuse. Komponēšana Dārziņam bija sirdslieta. It sevišķi viņam tā veicās pēc patīkami pavadītiem brīžiem draugu sabiedrībā. Dārziņš komponēja diezgan ātri, pie klavierēm fantazēdams un tūlīt uzrakstīdams, ko jūt. Bet ar pārsniegšanu viņa materiālie apstākļi bija ļoti slikti, jo Latviju bagātākās aprindas toreiz savus bērnus vēl nesūtīja stundās pie latviešiem. Tā savās atmiņās par Emīlu Dārziņu dalās pirmais latviešu diriģents Artūrs Popkovs. Jālūko, ka komponēšana nav sveša arī diriģentam Ingum Lēlandam. Tāpēc, lai skan latviešu tautas dziesma Ingus Lēlanda apdarē Tēvis, tēvis, tais man laivu, izpilda Kultūras centra Mazā ģilde vīru kamerkors Frakorija. Diriģē komponists un kora mākslinieckais vadītājs Ingus Lēlands.
ar ziemeli baudīti asi, rītā iešu jūriņai, ar ziemeli baudīties, tevis, taisman laivu, tevis, zeņelīti, tevis, Nu tad saspēj saujās veči, piķis un zēveri, kortelīts krastā palika. Griesto pleksto trāt, kā saka. Bet mans iesaka, tu vēls tāds. Bet tā ir kāds netišs saka, kārs uz mutēm un meitām ar. Tevis, starpam laivu, tevis, starpam laivu, tevis, starpam laivu, tevis, starpam laivu. Man lai laivu tevim daru. Ziemeļam vidainas meitas, tās es braucu lūkoti asi. Ziemeļam vidainas meitas, tās es braucu lūkoties, tevis, taisman laivu, augmā viņa zēdelīti, tevis, taisman laivu, augmā viņa zēdelīti. Man jāiet į jūriņani, man jāiet į jūriņani, man jāiet į jūriņani, man jāiet į jūriņani, man jāiet į Ja turpinām ieskatīties Artūra Bobkovica atmiņās par dārziņu, tad tur redzams un secināms, ka no ārzemju komponistiem dārziņš visvairāk mīlēja Mocartu. Un kā nu ne, ja dārziņš pats savu dēlu ir nosaucis par Wolfgangu. Tāpat dārziņam patic arī Šopēns un Čaikovskis, kā pēdējo 6. simfoniju dārziņš spēlēja uz klavierēm no galvas.
Patika viņam arī toreiz modernie franču komponisti Cezārs Franks un Klods Debussy, kurus viņš ļoti cienīja. No jaunlaiku ziemeļnieku komponistiem Dārziņš vistuvāk sajūtās Žanam Sibeliusam. Kā jau lasījām paša vēstulēs, Richardu Vāgneru un Richardu Štrausu Dārziņš nepavisam nevarēja ciest. Savukārt, no latviešu komponistiem visvairāk cienīja Emili Melngailu, Alfredu Kalniņu, arī Jurijānu Andreju, bet īpaši Jāzepu Vītolu, ar sevišķi lielu cienību un pietāti runādams par Vītola lielajām spējām un zināšanām mūzikā. Un laikam tieši tāpēc bez dižmeistara Jāzepa Vītola mūzikas šovakar mums neiztikt. Vītols Jānis Veismans Nakts. Izpilda kultūras centra Imanta vīru koris absolventi, mākslinieckais vadītājs Georgs Zujevs. Emīls Dārziņš bija pilns savas fantāzijas un dailes redzējuma. Iespējams, tieši tāpēc Dārziņš caur un cauri bija tikai un vienīgi savas oriģināla mūzikas komponists. Ja ielūkojamies viņa daļradē, tad tajā neatrodam latviešu tautas dziesmu apdars, vismaz šodien. Iespējams, kaut kas vēl tiks atrasts. Savukārt šovakar savu vietu Kokaru zālē ir atradusi arī nākamā gada dižjubilāra Raimonda Paula mūzika, kuram Dārziņa mūzika nenoliedzami ir kalpojusi par iedvesmas avotu gan saviem darbiem, gan radošiem eksperimentiem, ietērpjot tieši Dārziņa mūziku džeziskākās skaņās. Raimonds Pauls, Ojārs Vācietis, tautas dziesmu. Izpilda Ķekavas kultūras nama vīru koris Ķekava
solists Māris Evalds un pie klavierēm gan spēlē, gan diriģē dziesmu svētku goda virsdiriģents Arvīds Latpers. Un sāk jau pienākt brīdis, kad ir jāmet tilts arī uz paša dārziņa mūziku. Kā zināms, tās diemžēl skaitliski nav tik daudz palicis, bet viss, kas ir saglabājies, ir izcils. Gan kora dziesmas, gan solo dziesmas, gan vienīgais skaņdarbs orķestrim, melanholiskais valsis. Un šeit nu laikam vietā ir pastāstīt to leģendu par melanholisko valsi. Emīls
Visi viesoties pie Jāņa Poruka. Viņa sievas vecāku mājās Lāčos, Cēstumā. Gandrīz visu nakti pavadījuši kopā ar Poruka lapenēm, kur reiz notikusi Poruka sadarināšanās. Kad dārziņš palicis viens un aiz noguruma lapenē aizmidzis, viņam sapnī parādījusies vīzija. Redzējis eņģeli. Citos leģendas avotos saka, ka pašu Dilmāti. Un līdz ar to burvīgās skaistās skaņas skanējušas apkārt. Šīs skaņas tik dziļi iespiedušās atmiņā, ka vēl no rīta pieceļoties, dārziņš tās atcerējies, sēdies pie klavierēm un sācis spēlēt. Atskanējuši taisni pirmie melanholiskā valša akordi. Pēc šīs satikšanās visi turējuši šo lapeni kā tādu svētnīcu. Vēlāk pat fotografējuši to par pieminšanu gadījumam. Tiesa, vai pati fotografija arī ir saglabāta? Emīla Dārziņa solā dziesma Velta rozes plūds ar Rudolfa Blaumeņa vārdiem. Šoreiz Jāņa Dreimaņa apdarē vīru korim. Izpilda Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris Gaudeamus, kura mākslinieckais vadītājs Ivars Cinkus šodien pie klavierēm. Solo dziedās Uldis Braunbergs, bet vīrus diriģēs Ilona Dzērve.
gan ir laiks paša šodienas dižjubilāra mūzikai. Vīri, aicinu jūs uz skatuvi. Astoņas. Tieši tik kordziesmu Emīls Dārziņš ir radījis vīru korim. Un tās visas mēs šovakar arī dzirdēsim vīru kopkora izpildījumā. Un sāksim mēs ar pašu pirmavotu, pašu pirmo skaņdarbu. Ne tikai vīru korim, bet paša Emīla Dārziņa daļradē. Emīls Dārziņš. Nezinām autora vārdi Jāņa Neilanda atzejojumā Jūs kalni un jūs lejas. Diriģē Marika Slotina Brante.
mīļais Alfred, ka tu tagad tik centīgi komponē. Tas padarīs mūsu mūzikas literatūru bagātāku uz laikiem. Bet nevar arī liekt, ka citiem konkurence tu pataisi stipri grūtu. Tā pa piemēram, es ar saviem vājiem spēkiem ne par ko vairs nedrīkstu mēģināties uz dziesmu lauka, jo zinu, ka nevaru ne kvalitatīvi, ne kvantitatīvi tev ne tūmā nostāties. Un tā kā man arī dziesmas žanrs nekad nav visai pievilcis, tad laikam šūpļa dziesma paliks man pēdējā. Vispārīgi es domāju, ka es daudz neuzrakstīšu. Man arī nav tās fantāzijas vieglības un tehniskās vības, lokanības, ko pie tevis katrā lapusē izmaņa. Tā Alfredam Kalniņam rakstīs Emīls Dārziņš. Jāsaka tā, labi, ka tā bija tikai virkļa vājība, varbūt maza skaldība. Jo šūpļa dziesma nebūtu nav pēdējā Dārziņa solo dziesma. Pēc tās vēl tapa mums labi zināmā spāniešu romance un teici to stundu, to brīdi, kā arī aizver actiņas un smaidi, kā arī daudz citas solo dziesmas. Bet pašlaik Emīls Dārziņš un Jānis Porks, es zinu. Skaņdarbs veltīts mātes brāļa Antona Laimiņa piemiņai, kurš bija arī viens no pirmajiem Emīla Dārziņa skolotājiem. Diriģē Jānis Almans Palmbaks. Godātie klātesošie kungi, vai jūs zinājāt, ka tieši Emīls Dārziņš varēja kļūt par pirmās latviešu operas radītāju? Rožainās dienas. Tādu nosaukumu komponists bija devis savai operai, kura libreta autors bija tuvs Dārziņa draugs, rakstnieks Edvards Vulfs. Dārziņš gandrīz paspēja pabeigt pirmā cēliena mūziku. Izveidoja klavieru izvilkumu. Kā pats teica, līdz pilnīgai pabeigšanai palika pusotrs, varbūt 2 gadi. Bet, diemžēl, tam nebija lemts notikt. Fragmenti no šīs operas pirmā cēliena tika izpildīti arī kādu laiku pēc viņa nāves, piemēram, viņa piemiņas vakarā, bet vēlāk notis pazudušas, sūtot tās pa dzelzceļu uz Krieviju. Un pirmā opera tapa jau vēlāk un ne Dārziņa radīta. Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons, nāc man līdz. Diriģē Tālivaldis Gulbis. Nāc man līdz, kur
Iepriekš šovakar jau sanāca pieminēt Žanu Sibeliusu. Tieši ar viņu saistās Emīla Dārziņa lielākā dzīves traģēdija – pārmetumi plaģiātām. 1908. gadā Pāvils Jurjāns, Emīla Dārziņa draugs, presē publicēja kritiku, kur apgalvo, ka Dārziņa vientuļā priede esot pārāk līdzīgs Sibeliusa Toneles gulbim. Lai gūtu skaidru atbildi šajā jautājumā, Dārziņš lūdz Aleksandram Glazunovam, krievu komponistam, savukārt tā laika lielai Eiropas mūzikas autoritātei, sniegt savu vērtējumu. Glazunovs salīdzināja abus darbus un plaģiātu neatrada. Turpmākajos rakstos, savās kritikās, Emīls Dārziņš sevi attaisnoja nenoliedza, ka Sibelius ir liela autoritāte un iedvesma viņam, bet ne jau, lai zaktu mūziku. Pāvils Jurjāns nepadevās un nosūtīja Dārziņa notas, it kā tās būtu viņa paša notas, pašam Žanam Sibeliusam. Dārziņa vientuļo priedi nosūtīja un pavadvēstulē vēl to viegli naidīgi noskaņoja. Atbildes vēstule Dārziņam bija graujoša. Godātais kungs, ir pārāk nepārprotami, ka Dārziņš savu priedi radījis mana gulbļa iespaidā. Kritiķi, kuri apgalvo pretējo, ir estētiski nekulturāli cilvēki. Tā kā Dārziņa kungs ir pilnīgs diletants, tad vārds plaģiāts būs drusku pa skaru. Jūsu padevīgais Žans Sibelius. Un tā krāsnī devās nevis Vāgnera vai Štrausa mūzika, bet paša Dārziņa darbi orķestriem. Man izdevās glābt vienīgi melanholisko valsi, no kura partitūras Dārziņš bija jau dažas lapas izplēsis. Tās es atjaunoju pēc izrakstītām orķestra partijām. Arī vientuļā priede nebūtu zudusi, ja Dārziņš nebūtu no manis izmānījis līdz ar partitūru arī orķestra partijas, atsaukdamies uz to, ka kaut kas tur ir jālabo. Dažas no šīm partijām man tomēr vēl ir saglabātas. Tā savās atmiņās raksta pirmais latviešu diriģents Artūrs Popkovits. Tieši no šīm viņa saglabātajām vientuļās priedes partijām pavisam nesen, pagājušajā gadā, iedvesmojās cits latviešu komponists Andris Zenīts, radījams savu vientuļo priedi. Emīls Dārziņš, Lasmaņa Pāvils, lai vētra krāc, diriģē Lorija Cinkusa. Lai
kādi nebūtu apstākļi, dārziņa mūzika ir ielolojusi savu īpašo vietu dziesmu svētku estrādē, tur otrpus šai zālē. Bez Emīla Dārziņa mūzikas mēs vairs nevaram iedomāties dziesmu svētkos. Tā ir klātesoša pilnīgi katros un vienmēr, neatkarīgi no iekārtām, ideoloģijām vai tendencēm. Latviešu tauta mīl Dārziņu. Tā nenoliedzami ir kļuvusi par daļu no latviešu tautas mākslas, kultūras un mūzikas kodola. Latviešu mūzikas attīstības aspektā skatot, Emīls Dārziņš spilgtāk nekā jebkurš no saviem laikabiedriem veids vēsturiski nepieciešamo soli. Līdz ar viņa jaunradi latviešu mūzikā akcents no etnoloģiska tvēruma, kas dominēja tautas atmodas laikmetā, pārvietojas uz cilvēka konsekventi psiholoģisku interpretāciju. Mūzikas liriskā personāža izjūtas kļūst daudz svarīgākas par ārējām norisēm, vides vai kopienas tēlojumiem. Šajā izteiksmes maiņā dzimušās lirikas jaunavīgais svaigums un vienkāršības skaidrība Emīla Dārziņa dziesmās joprojām padara viņu par iemīļotāko latviešu klasiķi. Tā raksta Arnolds Klotiņš. Tieši Emīla Dārziņa dziesmas, kā mēs zinām, vienoja latviešus vēstures visgrūtākajos brīžos, gan šaipus okeānam, gan tieši tās pašas dziesmas,
jau citā vidē vienoja latviešus arī Taipus okeānam. Un viena no tādām dziesmām noteikti bija arī Pie tēvu zemes dārgās Emīla Dārziņa mūzika un Friedrichs Šillera vārdi ausekļa atzējojumā. Diriģē Ingus Lēlāns. Gada vakarā, vasarā notiek negadījums, ko laikam tā arī līdz galam neviens nespējas atklāt. Emīls Dārziņš Zasulauka stacijas tomā pakļūst zem vilciena un mirst. Daudz teoriju, negadījums, pašnāvība, speciāli pagrūsts, alkohola reibums. Versijas ir daudz. Pēc Dārziņa nāves sabiedrībā bieži varēja dzirdēt izsakām domas, ka viņš bijis alkoholiķis. Es viņu ļoti tuvu pazinu, bet man jāsaka, ka tas tomēr tā nebija. Ja arī Dārziņš savu draugu sabiedrībā kādreiz biežāk iegriezās pie Kazanovas vīna pagrabā, tad tas notika nevis tieši alkohola dēļ, bet lai sevi drusku izklaidētu no ikdienišķīgām rūpēm un smeltos draugu starpā jaunus ierosinājumus. Arī dzirdētās domas, ka Dārziņš zem alkohola iespaidu būtu meties zem vilciena, ir pilnīgi jāatraida, jo dažas dienas priekš viņa nāves, kad es ar viņu vēl tikos, viņš bija ļoti dzīves priecīgs. Bet drusku sarūktināts tikai par to, kāds lielāks latviešu laikraksts, kurā viņš bija strādājis par mūzikas kritiķi, nebija ievietojis viņa klavieru stundu sludinājumus uz parādu pāris rubļu vērtībām. Pēc viņa nāves šī paša laikraksta redakcija uzlika vislielāko vainagu uz viņa kapu. Emīls Dārziņš, Kapsētas klusums, Ata Ķeniņa vārdi. Diriģē Ivars Cinkus.
Diez, vai pats Emīls Dārziņš spēja iztēloties, ka viņa mūzika spēs izturēt laika pārbaudi? Ik katra solo dziesma, ik katra kordziesma, arī melanholiskais valss. Ka viņa zvaigzne mirdzēs ne tikai virs Latvijas koncertzālēm, tā kā tā mirdz pašlaik, bet arī to, ka viņa melanholiskā valšu akordi un brīnišķīgais klarnetes solo skanēs ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, Amerikā un Āzijā. Ka viņš un viņa mūzika turpinās mirdzēt cauri laikam, ka tā kļūs par neatņemamu daļu no mūsu kultūras kanāla. Tāds nu bija, ir un būs mūsu šī gada dižjubilārs Emīls Dārziņš, piebaldzēns ar staltu stāju. Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons, mirdzi kā zvaigzne. Diriģē Uldis Kokars. koncerta vadīšanu milzīgi paldies sakām vīru korim Dziedonis, vīru korim Latvis, vīru korim Silvikola, vīru korim Pēzeme, prezidija konventa vīru korim, vīru kamerkorim Protorim, vīru korim absolventi, vīru korim Ķekava, vīru korim Gaudeanis, vīru korim Burvīgs un Ventspils vīru korim. Milzīgi paldies sakām arī Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai, koncerta organizācijai Aba Saule un Ziemeļrīgas kultūras apvienībai. Un Latvijā
tas viss. Paldies arī dirigentiem. Emīlam Dārziņam 150. Lai jums jauks vakars. Paldies, ka bijāt šodien Kopteru zālē.